principā dzimtas kurs, dzimtas mācību kurs, tas ir viens no pašiem pamatiem, bez kura cilvēks sevi kā normāli cilvēki nav spējīgs apzināties. Tur nelīdz nekādas zinātnes, nekādas filozofijas, ezotērikas, nekādas psiholoģijas, nekas no tā nestāv blakus, kamēr cilvēks nav izpratis to, no kurienes viņš ir cēlies. Dzimta pēc savas būtības, jūs paši saprotat, ja nebūtu dzimtas, tad jūs arī nebūtu šeit. Un šodien vairums cilvēku, diemžēl, neizprot to jēdzienu, teiksim, pilnvērtīgi, pat nemaz pilnvērtīgi, bet vispār pat neaizdomājas bieži vien par to jēdzienu, kas ir dzimta. Kādā veidā tas ir ar viņu saistīts un ko viņš, teiksim, cik daudz tas viņu varētu ietekmēt vai kaut kādā citā veidā atsaukties uz viņa dzīvi. Un tajā ievada aprakstiņā bija pieminēts tur tādas tēmas kā partneru attiecību problēmas, tur veselība, labklājība, finanses un tā tālāk. Tas tā, ka katrs pats par sevi atsevišķi nedzīvē. Bet ja mēs paskatāmies uz pašu dzimtas jēdzienu, tad mums, teiksim, dziļāk nedaudz ierokot šī jēdzienā iekšā, mēs sapratīsim, ka patiesībā nav jau nekas atsevišķi. Viss ir saistīts gan jūsu finansiālā labklājība, ar jūsu veselību un ar jūsu partneru attiecībām, ar bērniem, ar pēcnācējiem, ar jūsu priekštečiem visiem. Viss iet pilnīgā likumsakarība ķēdītē. Un kamēr mēs to neapzināmies, mums nav vispār nekādu izredzu un iespēju to izmainīt. Mēs varam kaut kādā veidā tur, kā saka krieviski, točične, punktiem iedarboties uz kādu dzīves jomu, bet tas mums atspēlēsies parasti kādā citā dzīves jomā, ja mēs sāksim labot pa vienai konkrētai dzīves jomai. Kamēr mēs neredzam visu kopainu, kā tas izskatās, tikmēr mums teiksim, tie darbi, ko mēs veicam atsevišķās savās dzīves jomās, viņi mums uz īsu brīdi mums dod tādu, teiksim, patīkamu gandarījumu, kaut kas ir izmainījies, bet mēs neredzam, kas pēc gada vai pēc 2 notiksies ar mums. Ja mēs aizējam tur, atrisinām, nezinu, tur sēnītes, starp kā pirkstiem iemetās, smērējam smēri, pāriet sēnīt, viss kārtībā. Pēc kaut kādu laiku skatāmies, mums sākās tur psoriāze, tur, nezinu, sarkani pleķi uz muguras, sāk mēsties pumpas kaut kādas un vēl kaut kas. Tam tak nekāda sakara nav ar mani sēnīti, kas bija uz kāju pirkstiem. Ja? Apmēram tāpatās mēs skatāmies savas dzīves problēmām. Ja? Lūk, tāpēc dzimta manā skatījumā, jūs, protams, varat man nepiekrist, mums ir brīva valsts, katrs dara kā grib, ja? Bet, teiksim, manā skatījumā dzimtas jēdziens, tas ir pats pamats tam, lai mēs saprastu, ko mums vispār dzīvē vajag un ko mēs gribam no savas dzīves. Kas ir tā dzimta? Termins ir kā visiem dzirdēts, saprotams, jā, kas tāda dzimta ir un ko viņi dara šeit. Jā, es tā kā pieminēju, ja tas ir kaut kāds tur informatīvs kopums varbūt vai enerģētisks kopums, kurš dod iespēju mums šeit būt, eksistēt, jo pirms mums bija senči, viņiem bija savi senči un tā tālāk, tiksim, neskaitāms paaudzes, ko mēs pat šodien pat nezinām, iespējams tie gadu tūkstoši, gadu miljoni varbūt, ko mēs te esam dzīvojuši uz šīs zemes, varbūt kaut kur no kaut kurienes atbraukuši esam un vēl visādas teorijas pastāv. Ja, tā kā, bet ir bijis visticamāk kaut kāds impulss pirmatnējs, kas deva iespēju rasties šeit. Vienalga pēc kādas teorijas, vai tur Darvina teorijas, vai vēl kādas, ja, kāda kuram ir padomā. Kas ir tas impulss, kas deva mums iespēju šeit parādīties uz zemes? Ja tādā pavisam sausā terminu valodā mēs varētu runāt, tad ir bijis kaut kāds informatīvs impulss, un ir bijusi kaut kāda enerģētiska substance, kas šim te impulsam ļāva materializēties mūsu zemē. Un tas rezultāts, nosacīt, ja mēs runājam par cilvēku dzimtu, esam mēs, teiksim, katrs konkrēts cilvēks. Tātad katra cilvēka radīšanā piedalījās informatīvs impulss un materiāls resurs, kas to impulsu varēja realizēt. Teiksim, informatīvais impulss, tā ir kaut kāds tēls, kaut kāda struktūra, kuru vajadzēja ar matēriju piepildīt. Ja? Mēs labi zinām, ka tie, kas ezotērikās kaut ko ir meklējuši un pētījuši, tad parasti informatīvā struktūra, tas saucās tāds kā vīrišķā plūsma, un sievišķā plūsma ir tā, kas dod piepildījumu šim te impulsam. Tālūk. Tātad, bet runājot par dzimtu, ir vēl nedaudz sarežģītāks tas process. Ja? Jo mēs zinām, labi, uz zemes mums te ir gan materiālais tētis, materiālā mamma, ja, 2 ķermeņi sajiet kopā, uztaisa, nodarbojas ar dzimuma attiecībām, rezultātā parādamies mēs vai pēc mums parādās mūsu pēcnācēji.
Tad, bet kas ir tas, kas strukturē, kas piedod formu tam pēcnācējiem? Jā, zinātnieki teiks, jā, tur ir gēnu selekcija, dominantie recesīvie gēni, tur, kamēr tas bērns tur veidojās, jā, nejaušības kārtībā, jā, viņš tur izvēlās dažus gēnus no tēva, dažus no mātes. Bet jūs joprojām domājat, ka pasaulē pastāv nejaušības? Nu, manā skatījumā nejaušība nav vispār. Nu, nekur nav nejaušība, tāpēc, ka visums ir 100% efektīvs izdomāts. Un mēs, kā tā sastāvdaļa, arī esam tikpat 100% efektīvi. Vienīgā problēma tā, ka mēs to efektivitāti nevienmēr apzināmies savā dzīvē. Un tur arī rodas mūsu problēmas, ka mēs neizprotam, kas mums ir novedis pie šīm te problēmām. Ja? Tad, attiecīgi, ir bijis kāds informatīvs impulss, kas lika tam jaunajam topošajam cilvēciņam izvēlēties tos gēnus no tēva un tos gēnus no mātes, teiksim, atrodoties tieklīdī. Tad es to saucu, tā ir debesu dzimta. Cilvēkam ir zemes dzimta un ir debesu dzimta. Zemes dzimta dod materiālo piepildījumu, debesu dzimta dod impulsu, lai viņš varētu šeit rasties un formēties un strukturēties. Mēs neiedziļināsimies terminā debesu dzimta, tāpēc, ka tur var aizbraukt dziļās auzās, neizprotot daudzas lietas mūsu dzīvē, bet mēs vairāk parunāsim par tām lietām, kas saistītas ar materiālo taustāmu, teiksim, to, ko mēs zinām. Tātad mūsu zemes dzimta, materiālā dzimta, no kā mēs ieguvām savas informatīvās struktūras piepildījumu šeit uz zemes. Mēs varam strīdēties, ir mums tā struktūra informatīvā, nav, nu, tas nav vairs tik būtiski, ja, bet principā kaut kas ir mums devis to impulsu. Mums ar to pietiek, lai mēs tālāk varētu iet uz priekšu. Tātad ir tas moments, ja, kur, kā jūs teicu, ir tēvs un māte, kas rada mums to materiālo substanci, kurā iemiesojoties tam impulsam, parādās kaut kas līdzīgs cilvēkam. Ja? Pēc tam viņš 9 mēnešus līdz 10 tur pilnveidojās un pēc tam nāk laukā. Kas notiek tad, kad tas bērns tur atrodas mātes klēpī? Ja? Principā, es domāju, viņš tur guļ neko, jo viņš tur nedara. Patiesībā tur notiek diezgan liels darbs, viņš veic diezgan lielu smagu darbu. Ja? Tad tas smagais darbs ir tas, kad viņš cīnoties pats ar sevi, viņš cīnās vēl ar tēvu un ar māti, un tur notiek cīņas starp 3 spēkiem, starp 3 pusēm, starp tēvu, māti un jauno radību, kas nāk šī pasaulē, un atkarībā no tā, kuri gēni, kuras dzīves kvalitātes un apziņas kvalitātes, kuram no vecākiem vai tai dvēsele ir spēcīgāks, tās arī tiek, teiksim, izvēlēts kā dominantie, savukārt vājākās kvalitātes kā recesīvie gēni, ja. Mēs visu laiku, ik pa laikam es pieminu vārdu gēni, ja, kas tie gēni, mēs kā zinām zinātnē, ja, tur ģenētika un tā tālāk, tagad ļoti tālu ir aizgājuši, jau daudz ko ir sapratuši un pareizāk izpētījuši, ja, bet nu, pēc būtības tas, ko šobrīd zinātne atklāja, tas jau diezgan sen mūsu pašu senčiem bija zināms un vienkārši viņi to neaprakstīja zinātniskajos, teiksim, viņu zinātne neizpaudās, teiksim, zinātniskajos rakstos, bet viņiem zinātne bija vairāk ar dzīvi saistīta. Jā, līdz ar to tur bija nedaudz cits skatījums uz tām lietām. Lūk, tad tās lietas, ja, ko mēs zinām par gēniem, no latīņu valodas, ko nozīmē vārds genus. Ja? Genus tas ir tuvinieks, radinieks. Ja? Tad tas ir, nu, pēc būtības tā ir dzimta. Ja? Vienkārši dzimta varbūt nav tāds termins, jo, pieņemsim, angļu valodā ir diezgan grūti atrast terminu, kas ir dzimta. Ja? Nu, tur ir sava specifika, kāpēc tā ir. Viņiem tur ir kin vai vēl kaut kādi apzīmējumi, bet neviens no viņiem neatspoguļo tik precīzi, cik, piemēram, latviski vai krieviski pasakot dzimta vai krievu valodā rod. Ja? Bet par to mēs tagad nerunāsim. Bet, nu, katrā gadījumā mēs, dzīvojot šeit Latvijā, saprotam, kas ir dzimta. Priekš mums apmēram veidojas kaut kāds tēls, ko mēs varam iedomāties, kā tad tā dzimta izskatās. Citi zīmē viņu tur tādā milzīgā struktūrā, ja, tur, teiksim, kazaku tradīcijās viņiem ir rods sokals saucās, ja, tas ir dzimta nozīmē, ja. Kāpēc viņiem tā sauc? Tāpēc, ka viņš principā ja formē pēc punktiņiem, teiksim, savienojot kopā katrs punktiņš cilvēks, izveidojas tāds kā vanaks vai piekuns, ja, ja sokoli ir piekuns, tādā veidā. Tas, teiksim, tēlainā valodā tiek nodota informācija nākamajām paaudzēm, kas tad tā dzimta ir, ja? Bet, ja mēs tā skatāmies, bet mēs pieminējām momentu, ja? Tad dzimta pēc būtības nozīmē gēns, tad gēni, vai mēs zinām arī tur, ja runājam par tām visādām garīgajām, bet reliģiskajām grāmatām, kur iet runa par genesis, ja?
Tad tas ir kādā veidā izcēlās dzīvība, ja, šeit uz zemes. Tad tas pats vārds gēns, tā ir dzimtas zināšana, attiecīgi specifiskas dzimtas vai visu dzimtu kopā un tā tālāk. Lūk, ja mēs to visu apskatāmies un saprotam, ka tā ir milzīga sistēma, milzīgs tīkls, kas nodrošina šeit mūsu spēju dzīvot, un ja mēs tikpat kā neko par šo sistēmu un tīklu nezinām, tad ir diezgan grūti atrisināt kaut kādas problēmas savā dzīvē. Lūk, tāpēc ir tas pats pamats agrākos laikos pirmais, ko bērnam mācīja, nekādas tur matemātikas lasīšanas, neko tādu nemācīja, viņu iepazīstināja. Kopš viņš sāka mentāli attīstīties no 3 gadu vecuma, viņam sāka dot informāciju par to, kā ir veidojusies viņa dzimta, lai viņš saprastu, ar kādām problēmām viņam dzīvē nāksies sastapties. Lai viņš zinātu, kā viņas atrisināt, lai viņš saprastu, kādas viņam ir vājās puses, kādas ir stiprās puses atnākot uz šo zemi. Šodien es pieļauju domu, ka neviens no vecākiem īsti par tādām lietām nestāsta saviem bērniem, pirmkārt tikai tāpēc, ka viņi vispār paši neko nezina, jo viņiem nekas no tā nebija nodots, jā, un otrkārt, kad, priekš kam to darīt, ir tik daudz lietas, ar ko nodarboties, skola, bērnu dars, tur pulciņu un vēl viss kaut kas, ar ko tik mēs nenodarbojamies savā dzīvē. Lūk, jautājums ir tajā, kas mums pašiem ir vajadzīgs un ko mēs novēlam saviem pēcnācējiem pēc tam, ja? Ko mēs vēlamies viņiem atstāt kādu dzīvi. Ja, jo mēs te savu nodzīvojam, mums te, cik te tas slieksnis palicis, ja, katram savs, ja, cik tālu vēl izvilkt, ja, un aiziesim prom, bet kas pēc mums paliek? Tas ir tas jautājums, ko mēs šitai zemē mantojumā atstājam pēc sevis. Kādi cilvēki, kāda daba, kāda vide un vispār, tas viss tiek iekļauts iekšā terminā dzimta. Krievu valodā ir ļoti, viņa bagāta valoda, un ja mēs runājam par vārdu dzimta, tad vārds roda krieviski. Jūs zinat, ja, tad tur ir priroda, tur ir roģina, tur, roģiči un tā, viss, kas saucās ar rodu, tas saistīts ir ar dzimtu. Tieši tāpat arī mums būtu vēlams uztvert. Ir viens tāds interesants moments, kad ja mēs saprotam, ka dzimta ir visaptveroša, ne tikai cilvēku dzimta, bet arī tā dzimta, kas ir radījusi dabu un visus pārējos procesus, tad mēs saprotam, ka arī mēs, kā cilvēki, esam vienoti ar dabu, ar jebkuriem dabiskajiem procesiem. Protams, dzīvojot pilsētā, cilvēks vairs sen ir aizmirsis savu saikni ar dabu, sen ir aizmirsis, kādā veidā viņš varētu būt vienots ar kaut ko šeit apkārt, jo viņam ir darbs, viņam ir mājas, televizorā ziņas, aiziet nobalsot, piekdienu vakarā iedzert tāliņu ar draugiem pasēdēt, uzcert šašliku, un tas tak visu dzīvi aizņem, vairāk nekā nav mums šitanī dzīvē, ko mēs varam padarīt, vai ne? Bet tanī brīdī, kad mēs sākam apzināties savu vietu šī pasaulē, tad sāk parādīties tāds jautājums, ar ko es esmu izdarījis, kas pēc manis paliks patiesībā. Un šeit ir tas moments, tas minimums, ja, tas minimumu latiņu uztaisam vismaz pēcnācēji, gan jau viņš kaut ko izdarīs, ja man nesanāk dzīvē, gan jau, ka viņš kaut ko paveiks, ja. Bet ko viņš paveiks, viņam nav nekādu zināšanu un izpratnes par to, kur viņš vispār nonācis, ja. Ja viņam neviens neiedod nekādu sākotnēju informāciju par to, kā viņam dzīvot šī pasaulē. Un kāda šitai pasaulē vispār jēga. Jūs zināt, kāda jūsu dzīvēm ir jēga? Tad ko tu jūs šeit darat? Kāpēc jūs dzīvojat šeit, jūs nezināt, kāpēc jūs te esat? Tad ar to būtu principā jāsāk. Un visas pārējās gudrās, skaistās un garīgās zināšanas, viņas ir, manā skatījumā, viņas pēc tam var pagātināt tev, bet priekš tev jāsaprot, ko tu dari. Priekš kam tu esi šeit atnācis šito pasauli? Jo kaut kādam iemeslam bija jābūt. Es teicu, nekas nenotiek tāpat vien. Bet kamēr cilvēks nav sapratis to iemeslu, viņš dzīvo tāpat vien un viņu izmanto. Kā mēs varam uzzināt to, kāds ir mūsu iemesls šeit? Lūk, ar to arī ir jāsāk. Tieši tāpēc mēs sākam. Laikam nebūs baigs muki visu laiku reklamēt. Mums ir cilvēka apziņas skola, kur mēs tieši uz to virzienu ejam. Tad primārais mācību kurs, cilvēka mācības kurs, kur cilvēks apzinās to, kas viņš pēc būtības ir un kāda viņam ir saikne ar apkārtējo vidi, ar sabiedriskajiem procesiem, ar veselību, ar uzturu, ar enerģētiku, ar daudzām niansēm, bet tas ir tāds kopējs ieskats. Man liekas, cik tur 19-20 stundu laikā mēs apgūstam to pirmo ieskatu. Pēc tam nāk dzimtas mācība, par cik cilvēks ir tikai dzimtas sastāvdaļa. Tad ir jāapzinās sevi kā daļu no kaut kā liela. Un tad, kad tu esi apzinājies sevi kā daļu no kaut kā liela, tikai tad tu vari sākt apzināties to, kāda ir tava jēga šeit, kāpēc tu esi te atnācis. Un tad mums seko, padziļināts, praktisko mācību kurs, kas ir diezgan garš process, un cilvēki
teiksim, kaut kādā brīdī uzsākot, viņi saprot, ka vairs nevar apstāties, ka turpina iet tajā procesā. Un viņiem mainās dzīve, visi darbus maina, viņi pat nevis tikai maina, bet vienkārši pilnībā izmaina savu to pasaules redzējumu, pilnībā savādāk sāk dzīvot, un ne jau viņi tur aiziet meža būdā vieni paši pliku dibeni sēdēt. Viņi vienkārši savādāk pārkārto savu dzīvi un dara tās lietas, kurās viņi jūt piepildījumu pēc tam. Jo problēma jau tā, ka šodienas sabiedrība, kas ir tagad tā populārākās izklaides cilvēkiem, depresija, veģetatīvā distonija, dažādas tur citas nervu traucējumi un smadzeņu problēmas un vēl viss kaut kāds. Jā, tas ir šodienas, teiksim, tādas populārākās tendences, ko cilvēki nodarbojas. Kāpēc? Tāpēc, kad vienkārši cilvēks neredz jēgu savai dzīvei. Viņš agri vai vēli jūk prātā no informācijas pārpilnības un no nesaprašanas, ko ar to visu darīt. Un viņam sākās uzkāriens smadzenes. Viņš paliekam uzkarās, un tad viņam sākās nervu problēmas. Un cilvēki domā, jāiet tur antidepresantus dzert, jāiet tur vēl kaut ko meklēt, kaut kādas lietas, tur sāksim tagad, kopējās tur meditatīvās prakses, psiholoģiskās pildīt un tā tālāk. Labi, pildat, jā, tas tev palīdzēs nākamo nedēļu nodzīvot normāli, jā. Pēc nedēļas tev atkal jāiet uz psiholoģisko praksi vai meditatīvo praksi, lai tu atkal nostabilizētu sevi un aizmirst, ka tev kaut kas jādara šī dzīvē. Ja? Tad atkal aizies to praksi, sakārto sev smadzenes, cik sakārto, bet neutralizē viņas variants, vai ēd antidepresantus vai sēdi meditācijā visu laiku, ja? Lai nomierinātos. Un jautājums, ko tu izvēlies, tev ir vienmēr izvēles iespējas dzīvē vai vienojot. Bet vēl ir variants tāds, ka tu sāc apzinātāk skatīties savu dzīvi un sāc vairāk pievērst uzmanību tam, kas tev patiesībā ir svarīgi un tam, kas tev ir vajadzīgs. Lai to saprast, protams, ir sevi jāapzinās. Kā mēs sevi apzināmies? Mēs sevi apzināmies tikai un vienīgi caur dzimti. Mēs savādāk sevi nevaram apzināties. Jo ir jābūt sākuma punktam, atskaitē cilvēka smadzenes, cilvēka psihe nav spējīga dzīvot bez konstantas. Ir jābūt kādai konstantē, no kuras viņš ņem atskaites punktu, un pēc tam viņš sāk sevi apzināties. Jā, tāpēc šodien tik nenormāli populārs ir jebkāda veida reliģijas, tur austrumu tradīcijas, rietumu, dienvidu, ziemeļu, jā. Cilvēki kā traki uz visu to metās, tāpēc, ka tur ir konstantas, jā. Ja viņš saprot, šitā konstanta viņam nedara, viņam piegriezusies tur nosacīt, piemēram, kristīgā reliģija, ja, ka cik var klausīties tur vienu to pašu stāstu, tad manā dzīvē nekas nav izmainījies. Iešu uz islāmu tagad, tur noteikti būs labāk, ja, vai iešu tur uz budismu, vai uz kaut kādu uz vaišnavismu, ja. Kāda starpības, uz kuriem tu gribi, tu meklē vienkārši konstantas. Primārā konstanta, kas mums ir bijusi, teiksim, no mūsu senčiem iedot, ko mēs šodien vairs nezinām, tā ir daba un dzimta kā dabas veidotājs. Ja, un ja mēs iegūstam to konstantu un atskaites punktu, ka viss tas, kas apkārt ap mums, mēs esam vienoti ar to visu, mēs uzreiz iegūstam redzējumu par to, kādu lomu mēs tajā visā spēlējam. Kamēr mēs neredzam sevi kā daļu no tā visa, mēs neredzam to kopainu, mēs neredzam savu lomu tajā visā. Mēs redzam sevi, kā darbinieks tajā un tajā uzņēmumā. Tātad mana loma ir grāmatvedis šī dzīvē. Tiešām tavu dzīvi paredzēt, tāpēc, lai tu būtu grāmatvedis visu dzīvi. Vai kaut vai tik cēls mērķis, kā piemēram, es esmu ģimenē mamma vai tētis, tātad mana loma šī dzīvē būt par mammu un tēti. Pēkšņi bērni izaug, kuram tā mamma un tētis vajadzīgs, nevienam viņi nevajag vairāk. Ejiet, nezinu, meklējiet kaķus, suņus, par ko rūpēties, ejiet uz pansionātu dzīvot, ja, jo bērniem tu vienalga, viņi nesaprot, kam tā dzimta vajadzīga. Viņiem savu, viņi ir iegūši izglītību, tagad galvenais moments ir fiksi, jāpelna pīķis, jāpērk bitkoinus, vēl kaut kas, jātais tur jahtas, jābūvē sev vilas un viss kaut kas, un tas ir dzīves galvenais mērķis. Jā, pēc tam viņi nonāk līdz savam vecumam, arī attiecīgiem, un pirms nāves saprot, bet ko tu esi dzīvēs izdarījis? Kāda mana realizācija bija. Man bija daudz bitkoinu, man bija miljonus nopelnīts, man bija jahta, man bija limuzīns. Un ko es ar to darīšu pēc tam? Neko. Kas pēc manis paliek? Tas viss sapūs un sabruks pēc manis. Tad jautājums, cik pilnu dzīvi tu esi nodzīvojis, cik piepildīt. Jā, tu varbūt ceļoji, krāšņi, tur izklaidējies un tā tālāk, bet kur ir tavs piepildījums tev pašam? Vai tu vari nomirt dzīves beigās ar smaidu sejā un gandarījumu par nodzīvoto dzīvi? Ka tu esi paveicis visu, kas tev bija jāizdara šī dzīvē. Cik daudz no jums varētu pacelt roku teikt, es jutīšos gandarīts par nodzīvoto dzīvi. Piemēram, rītdien jāmirst, vai mēs visi esam gandarīti par to, ko mēs dzīvē esam izdarījuši. Diez vai ne? Es arī nejūtos gandarīts.
vai kā tā, bet, nu, cenšos, mācos, vismaz dzīvoju, visi mēs mācamies kaut ko, lai saprastu. Jāmirst, kā slikti arī nav tāda. Protams, ka nav. Protams, ka nav, bet jautājums ar kādu pēcgaršu tu nomirs. Protams, tu nejutīsi pēcgaršu. Sviet nevietā. Piemēram, ja es neatrodu savā tajā dzīves posmā, kas pāriet uz nākamo, tad protams, tagad mēs varam pieskarties tiem momentiem, ko es teicu, kur, teiksim, uzskaitīt tur attiecību problēmas, veselības problēmas, finansiālās labklājības problēmas, jā. Pirmkārt, ir jāsaprot, ko mēs saprotam ar vārdiem attiecība, ar vārdu veselība, ar vārdu labklājība, finanses un daudz citas lietas, jo te arī ir specifiski termini, un šodien, cik man ir nācies saskarties, cilvēki, kuriem ir problēmas ar jebkuru no šīm tēmām, viņi nesaprot, kas tas tāds ir. Viņi nesaprot, kas ir attiecības, viņi nesaprot, kas ir nauda, viņi nesaprot, kas ir labklājība, viņi nesaprot, kas ir veselība. Un kā tu vari atrisināt to jautājumu, ja tu nesaproti tos vārdu jēdzienus pašas? Tur sākās tas moments, kad cilvēkam ir, lai viņš saprastu pat tos jēdzienus, viņam jāsaprot, kā tas jēdziens ir ierakstījies viņa dzīvē. Mēs to jēdzienu mēs redzam tikai blaknes no tā jēdziena. Piemēram, attiecības neizdodas, tātad ar ko mums asociējas attiecības ar asarām, problēmām, tur, nezinu, vīriešu cūkas, sievietes atkal tādas, jā, un visi viņi vienādi, un visi viņas ir tādas pašas, jā. Tas ir mūsu asociācija ar vārdu attiecības, jā, bieži, nu, es nerunāju visiem, bet, nu, teiksim, tie negatīvākie gadījumi, jā, kad viņiem ir. Protams, citam ir asociācijas ar patīkamu gandarījumu, teiksim, mēs viens otru papildinam, mēs viens otram palīdzam, esam tur kā ceļa biedri un tā tālāk. Arī tas ir, teiksim, tāds, bet pēc būtības, ja mēs saprotam, ka nav nekā laba un slikta, tad abi divi tie jēdzieni ir nepilnīgi. Kā jebkam citam ir jābūt efektīvam, jebkuram no šiem terminiem, tieši tāpat arī attiecībām, ir jābūt vērstām uz kaut kādu rezultātu. Jebkuras attiecības, kuras cilvēki veido kaut kādu iemeslu pēc. Vieni cilvēki baidās sev atzīties, kāpēc viņi tās veido, otri cilvēki vienkārši pat nesaprot, jo daudzi veido attiecības, tāpēc, ka, nu, kaimiņi izveidoja attiecības. Tur arī meitene līdz 25 jau aprecējās, man jau 26, tā kā laikam jau pa vēlu, vajag skriet fiksi ņemt pirmo, kas gadīsies pa ceļam, lai var aprecēties, es teiktu. Jo ko tad es te palikšu vecmeitās, jā, nu, šodien vecmeitās, tas jau tāds nogājis etaps, jā, bet šodien jau 35, 36, tad sāk domāt sievietes, un vīrietis varbūt ar 40, 45 citreiz sāk domāt par to, ka vajadzētu kaut ko nopietnāk, stabilāk, jā. Nu, tam ir savi arī objektīvi, subjektīvi iemesli. Tad pirmais moments ir, kas mums jāsaprot, kas tad ir tie termini, ar ko mums ir tās problēmas dzīvē, jā. Un tad, kad mēs esam daudz maz sapratuši, kas ir tie pa terminiem, mēs saprotam, kur viņi atrodas mūsu dzimtas programmu struktūrā. Jo visas problēmas, kuras mums sākās ar šīm tēmām, ja, iespējams, jums bišķi pa daudz dod tā informācija, bet citiem varbūt tas ir pietiekami tieši tā kā vajag, ja, bet, nu, tā, lai ātri izskriet šitās stundas ietvaros caur visām tām lietām. Jūs pēc tam varat uzdot man jautājumus, kādi konkrēti jums interesēs. Tad tas pamata princips tam visam apakšā ir saprast, no kurienes ceļās tev tā problēma. Jo tā problēma, piemēram, ar attiecībām, ja? Kur tu iegūsti problēmu savās attiecībās? Ne jau tajā cilvēkā, kas tev pretī stāv, pat ne jau pats sevī tu iegūsti to problēmu. Tā problēma tev parādās tajā brīdī, kā tu piedzimsti šī pasaulē. Tu piedzimsti šī pasaulē un tev parāda, kā ir jāveido attiecības. Kas parāda? Tuvākie cilvēki, mamma, tētis, tur ģimene, radinieki, vecmāmiņa, vectētiņš un tā tālāk. Bērns jau, ko viņš dara līdz, mēs domājam, nu bērns sāk normāli mācīties, izglītoties no 6 gadu vecuma. Nu, jā, ko tu viņš līdz tam dara? Līdz tam, īstais laiks, kad ar bērnu ir jāstrādā, ir tieši tas līdz tiem 6 gadiem. Pēc tam tu vari tikpat kā viņam vairs nepievērst uzmanību. Pēc tam viņam tā izglītība nav vairs vajadzīga. Pats svarīgākais periods, kurā bērns attīstās un pilnveidojas, kurā veidojas, viņā ielieks visas programmas par attiecībām, par veselību, par finansiālo labklājību, par visām pārējām lietām. Tas ir tas periods, kurā viņš tikko sākās. Pirmais etaps, kā viņš dzīvi uztver caur emocijām un sajūtām, tas līdz 3 gadu vecumam. Nākamais etaps ir, kad viņš pasauli mācās uztvert mentāli, teiksim, saprast procesus, izprast procesus, kas apkārt notiek. Tas ir līdz 6 gadu vecumam. Un tas, kas pēc tam notiek, viņam jau ir noformējusies konkrēta struktūra, konkrēts redzējums, kā šitā pasaule ir jāuztver, kā viņi darbojas. Un tas, ko vecāki šī brīdī ieliek iekšā, ja, labi, ja vecāki kaut ko liek iekšā,
Jo vairums cilvēku šodien sūta uz bērnu dārziem, uz kaut kādām sagatavošanas grupiņām, kur mēs nezinām, ko viņam ieliek iekšā vispār. Kāda tur nulles izpratnes par to, kas tam bērnam galvā darās. Mēs nojaušam, pēc tam māmas saprot, ko viņš tur niķojas, kas viņam tur nepatīk, atnāc mājās no dārziņa. Es vairs to bērnu nepazīstu. Paiet 3 gadi, māma teica, viņam vispār tā kā skatās, jāiet kā manējais ir, bet kur viņam tādas idejas, no kurienes kaut kādas muļķības sasmēlies un tā tālāk. Kur mēs viņu aizlaižam, tur viņš arī sasmēļās to visu. Vecāku uzņems atbildību gala rezultātā par to visu. Ja? Piemēram, Japānā, ja tu gribi kļūt par kaut kādas lielas korporācijas vai uzņēmumu, ja vadītāji, pirmais, kas tev paprasa, nevis tur kādu tev augstskolas pabeigts vai kaut kas tāds, vai tu esi gājis bērnu dārzā. Ja tu esi gājis bērnu dārzā, tad tev nespīd nekādu vadošu amatu pie viņiem. Tāpēc, kad cilvēks, kas ir izgājis caur bērnu dārza gaļas maļamo mašīnu, viņš ir principā sačakarēts, normālā variantā. Viņš nav spējīgs sevi apzināties un viņš nav spējīgs pārvaldīt. Ja viņš nevar sevi apzināties pilnvērtīgi, nespēja sevi kontrolēt, nespēja sevi savaldīt un izprast procesu, kas viņā iekšā notiek, kā viņš vadīs veselu uzņēmumu. Tur nezinu, citreiz 100 vai 1000 cilvēku uzņēmumu. Ja, tāpēc pirmais indikators ir bērnu dārs. Ja bērnu dārzā ir bijis bērns, tad nosacīt var uzskatīt, ka viņam jau ir sašķobīt. Es nebiedēju jūs, ka tie visiem jāņem ārā no bērnu dārziem. Protams, ir noteikti arī varbūt kādi bērnu dārzi, kur ļoti gudras un skaistas un pareizi mācošas audzinātājs ir, kas iemācīs labāk varbūt nekā vecāki, ja, par ko es ļoti šaubos, bet iespējams ir, es nevaru apgalvot, ka viss ir slikti. Ja. Nav jau nekas labi un slikti, ir tā kā ir patiesībā. Mēs paši izvēlamies, izdarām savas izvēles un rīkojamies, kā mums vajag dzīvē. Lūk, tagad tādu. Pēc tam nākamais etaps, protams, skola un viss pārējais, jā, kur bērns iegūst, kā jūs domājat, viņam ir vajadzīgi tie priekšmeti, ko viņš tur apgūst skolā, lasīt, rēķināt un 12 gadus no vietas pie tam viņš to mācās, jā. Ko jau ir zinātniski izpētījuši, pierādījuši, ka lai visu vidusskolu, sākot no pirmās pamatskolas klasītes, pabeidzot vidusskolu attiecīgajā vecumā, ja bērni, agrākos laikos bērnu varēja sākt mācīt, teiksim, kaut kādas zinātnes un tādas lietas no 12 gadu vecuma tikai. Tas, kas viņam tiek likts ātrāk, tas vienkārši ir ielikts priekš tam, lai pārstrukturētu viņa domāšanu. Nevis tā, lai viņš būtu radošs dzīvē, bet lai viņš būtu sistēmiski domājošs. Un tas ir tas, ko bērni mācās skolā 12 gadus. No vietas. Bērna galējais, teiksim, attīstības periods notiek, tā ka viņam ir pilnībā noformējusies visa vērtību sistēma un viss, kā ir pareizi jādzīvo, pēc tam viņu vairs nevar izmainīt, tas ir 17 gadu vecums. Tieši tāpēc es zinu, kad ir daudzi vecāki, ja, kas šodien īstenībā ļoti daudziem jauniešiem, tas, ko mēs stāstam, tās veģetīvās distonijas un depresijas, visi ar tām lietām slimo. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad ir tāds jocīgs laiks, kad bērni dzimst, viņiem bišķi specifiska tā uztvere, un tas nevis specifiski, bet es to uztveru vairāk, viņi ir uztveres jūtīgāki, tie, kas nāk. Un viņiem, ja viņš redz, ka kaut kas pilnībā neiet kopā ar to, kas viņā iekšā ir, ja, viņam sākās tā kā, tas boikots iekšējais, ja, un viņam sāk strīdēties, viņi iekšā divas personas sāk strīdēties un noved viņu pie kaut kādām apātijām, depresijām un veģetīvām distonijām. Plus, ja vēl ir vairāki piemēri, pieņemsim, vecā māma uzvedās tā, vecais tēvs uzvedās tā, teica un māma savādāk, viņš to visu mēģina sabāzt sev iekšā, savienot kopā, un viņam nesanāk tas visu, un viņš jūg prātā pakāpeniski. Lūk, tāpēc, tas ir viens no mīnusiem šī lielajā informatīvajā pasākumā, kurā mēs dzīvojam, ja, jo nav jau noslēpums, ja jūs paskatāties, mēs pēdējo 10 gadu laikā informācijas plūsmu mūsu vidē ir palielinājusi vismaz 100 000 reizes, vismaz, ja ne vairāk. Un mēs esam spējīgi atfiltrēt to, kas mums ir vajadzīgs. Protams, ka neesam, tāpēc, ka mēs nesaprotam, priekš kam mēs te esam vispār. Līdz ar to informāciju mūs vada tur, kur vajag tiem, kas pludina to informāciju. Teiksim, šodien visiem jāpērk bitcoini, ja, pusi sabiedrības domā par to, kā nopirkt bitcoinus. Ja. Rītdien visiem jāiet mācīties par IT tehnoloģiju speciālistiem, tātad, kur vecāks stums savus bērnus uz IT jomu. Ja. Parīt visiem jābūt, kad es mācījos universitātē, tad bija uzņēmēja darbība un jurisprudence. Pēc tam nāca turismas laikam, ja. Un pēc tam aizgāja jau inženieru tehniskā zinātnes, un tagad ir topā IT joma. Ja?
Tā kā visu mēs redzam, kā tas smuki attīstās, un mēs domājam, ka mēs paši kaut ko no tā izvēlamies. Protams, ka neko mēs no tā neizvēlamies. Tās ir lielas energoinformatīvas sistēmas struktūras, kurām mēs esam pakļauti pie nosacījumiem, ja mēs nesaprotam, kas mēs esam. Ja mēs to saprotam, tad mēs varam tos resursus izmantot savā labā. Ja nesaprotam, viņi izmantos mūs kā resursu. Tas jau pasauli kā virzās, tur jau tieši tā. Ietekmēt to pasaules virzību. Tev nevajag ietekmēt virzību. Tā ir pieprasība cilvēki. Jā, mums nevajag ietekmēt virzību, mums vajag ietekmēt tikai sevi, ar to mums pietiks. Pasaule virzās, bet ir tā atšķirība. Viņa virzīsies, jebkurā gadījumā tu tur ticēs tam vai neticēs, vai zinās to vai nezinās. Bet te iet runa par tavas dzīves kvalitāti, nevis par visas pasaules dzīves kvalitāti. Un tu spēsi saprast, ja tu saproti, kā viņi virzās, tad tu jau varēsi gatavot savu bērnu nevis šodien domāt par IT tehnoloģiju attīstību, bet, iespējams par jau kaut kādu specifiskāku, tur sociālo zinātņu attīstību, jo viss būs pēkšņi, viss digitalizēts, datorizēts, neviens vairs nestrādās, viss jūks prātā. Tātad par ko? Par psihoterapeitu jāmāc labāk. Bet šodien viņš jau nav pieprasīts. Tu jau viņi nevar arī gatavot pa grāmatvedu, jo arī tādas grāmatvedas nebūs vajadzīgs. Tieši tā, tāpēc nav jēga viņu nekam gatavot. Ir jēga viņam pašam atļaut iepazīt sevi, un lai viņš pats spēj analizēt, ko viņam dzīvē izdarīt. Nav universāla risinājuma nekām, ir tikai universāls cilvēks varbūt, kurš var atrast risinājumu jebkurā situācijā. Tieši tāpat kā nav neārstējama slimība, ir neārstējama cilvēki, ja? Neārstējama domāšana. Tā tas ir, jo mēs zinām visas slimības no mūsu domāšanas, precīzāk no tām pašām programmām, kas mums ir iestrādāts jau no paaudzes paaudzē, teiksim, kā mēs uzvedamies, dzīvojam, domājam, tā mēs arī slimojam un tā mēs arī dzīvojam. Te var bišķiņi izšķirt vēl tādas divas tēmas, veselības tēma. Ir lietas, kuras mēs iegūstam no vecākiem, pieņemsim, sievietēm, kas tur populāri. Šodien, man liekas, vairogdziedzeri un vēju problēmas, kājām. Es nezinu, vai visām, bet... Migrēna arī. Migrēna, tas jau ir vairāk tas iepriekšējais punkts, ka mēs nesaprotam, ko mēs te darām. Migrēna varbūt arī iedzimta, Iedzimta nozīmē, ka jau ilgtermiņā mēs nesaprotam. Ne tikai es nesaprotu, bet arī māma nesaprata, vecmāmiņa nesaprata. Tas ir saistīts vairāk vai mazāk ar pārliecību procesiem. Tātad tas ir ar to saistīts, kādas, iespējams, reliģiozas kustības bija morāls ētikas izpratni, kaut kāda nepareiza ģimenē vai dzimtā ir bijis. Un tā. Tur var individuāli specifiski skatīties katrā dzimtā savas tās problēmas. Ir jāizšķir to, ka mums tā praktiskais apziņas attīstības kurs, viņš iet apmēram 1,5–2 gadu garumā, un tur mēs ar tām lietām nodarbojamies detalizēti, izvelkam katru diedziņu ārā, saprotot, no kurienes viņš ir radies. Vai tas nāk no vecmāmiņas, vai tas nāk tev tagad ir izveidojies dzīves laikā. Tieši tāpat arī ar slimībām. Ir daļa slimību, veselības problēma pareizāk. Slimība nav, ir tikai atvesaļošanās process. Tas, ka mēs uzskatām, ka tā ir slimības, liecina, ka mēs nesaprotam, kas ar mums notiek patiesībā. Ja tagad cilvēks saprot, kas ar viņu notiek patiesībā, viņš priecājās, ka viņam ir slimība, jo šī brīdī viņam ir iespēja laboties un uzlabot savu gan smadzeņu stāvokli, gan veselības stāvokli. Ja kamēr mēs neslimojam, tāpēc no vienas puses tas biohacking, kas tagad ļoti baigi populārs, man tā arī daži atnāk pie manis mācīties, bet es tur ar elpošanu, saku, elpošana ir labi, bet tev jāsaprot, ko tu ar to dari. Tu noņem nost simptomus, un tu nezini, uz kurien tu aizies bez simptomiem. Simptomi tie ir tavi indikātori, tā ir tava navigācija, vai te ir pareizi vai nepareizi savā dzīvē. Un ja mēs nodarbojamies ar to, ka mēs mākslīgi uzlabojam pašsajūtu regulāri, tās afirmācijas, tur skaisti vārdi, tur visu laiku domājam labas domas, lai gan tev, uzgāž sūdu spaini uz galvas, galvenais domāt pozitīvi tādā brīdī, vai vēl kaut ko tādu. Un cilvēki ir, kas tiešām tā domā un reāli nodarbojas ar tām lietām, un viņš, iet pa ielu un 150 reizes atkārto, es esmu laimīgs, salauž kāju un mēģinu uz vienas kājas lekt un turpināt atkārtot, es esmu laimīgs. Jūs paši saprotat, tas ir absurds, bet pie tāda absurda noved tā neizpratne tām lietām, ar kuru mēs šodien nodarbojamies. Lūk. Ja mēs skatāmies, atgriežoties pie tām pašām veselības problēma, tas ir tas, ka tava apziņa ir zaudējuši spēju, iekšējās kontrolas spēju, iekšējās pašregulācijas spēju. Kur tas notiek? Tas notiek mūsu apziņas procesos.
apziņas procesus ietekmējam mēs ar savu pretdabisko dzīves uztveru un rīcību. Kas ir pretdabiska dzīves uztveru un rīcība? Tas ir tas, ka tu ej pret dzimtas likumiem, pret dabas likumiem un pats pret sevi rezultātā, pats pret savu fizisko ķermeni. Kas notiek, ja divas lietas iet viena otrai pretī? Notiek bērze pastiprināt, vai ne? Viņi beržās viens pret otru, ar laiku iznēsājās. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs nedzīvojam tik, cik mums vajadzētu dzīvot. Tikai tas, ka mēs nesaprotam, kāpēc mēs te dzīvojam. Un dabai nav vajadzīgi cilvēki, kas nesaprot, kāpēc viņi patērē šeit dabas resursus. Tāpēc dabai ir visas tiesības uz jūsu fizisko ķermeni. Un jūsu fiziskais ķermenis ir tas instruments, ar kuru viņi var uz jums iedarboties. Tad viņa dod jums impulsu, indikātoru, ka jums kaut kas nav pareizi jūsu dzīvē. Tad tu pieņemsim, nezinu, uzmetās pumpu uz degunu vai vēl kaut kas, padomā, par ko tā pumpa. Protams, tu nesēdies par katru pumpu nedomās. Bet, kā piemērs, tur sākās kaut kāda astma cilvēkam dzīvē. No kurienes tev astma ir? Ja tava dzimta, tavi senči ir ilgstoši darījuši kaut ko nepareizi dzīvē, tad tu sāc šķietināt to kamoliņu, kas viņiem visiem bija, teiksim, no paudzes paudzē bija kopīgs, ko viņi nepareizi iespējams darīja, ar ko ir saistīts. Tur tā ir vesela zinātnes par veselības tēmām, kā tas ir saistīts ar rīcības modeļu un tavu veselību. Ja? To mēs neiedziļināmies, vienkārši, lai jūs saprastu to kopējo konceptu, kā tas darbojas. Tad, ja jūs saprotat, kad jums nāk no dzimtes, tad saprotat, kurš pieļauj kļūdu. Pēc tam, kad jūs saprotat, kurš pieļauj kļūdu jūs dzimtā, tad jūs mēģināt izdarīt pretējo rezultātu, tad, lai tā kļūda atrisinātos. Ir arī citas lietas, piemēram, ir lietas, kur jūs iegūstat veselības problēmas dzīvē, šīs dzīves laikā jūsu mammai, vecmāmiņai vai tētim un vectētiņam nav bijis nekas ar tādām lietām saistīts, ja? Un jums pēkšņi sāk parādīties šitas un tas un tas un tas. Tad ir jāskatās jau individuāli konkrēti pašam cilvēkam, tad nav tik traki, nav tik sarežģīti, kā meklēt dzimtā. Tas ir vienkāršākais variants, kā atrisināt slimības, ar kurām, veselības pašregulācijas traucējumus, kā atrisināt, ja mēs saprotam, ka tas ir tikai mūsu dzīves laikā radies tāda problēma. Tā kaut kā. Ir, protams, ļoti daudz un dikti varam par tām lietām runāt, bet varbūt jums ir kaut kādi jautājumi konkrēti pašiem, ko jūs gribētu varbūt uzzināt. Pirms tam par to sēnīt, ka jūs ieminējat. Piemēram, ja bērnam ir alerģija, tēvam ir alerģija, tad tas nozīmē, ka ir, vai psoriāze, piemēram, ja? Tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda neatrisināta... Iespējams, jā. Visticamāk ir, ja viņiem vienāda, teiksim, tā alerģija ir, piemēram, vienam tur, nezinu, metās apsārtumi ar kaut kādu ādas tur lobīšanos, otram tāpatās, un tātad viņiem iet programma no paudzes paudzē. Varbūt arī vecam tēvam bija kaut kas līdzīgs, jā. Tur jāskatās atkal, tā ir specifiska tēma, kurā ķermeņa daļā, ar ko tas ir saistīts, tas ir saistīts pārsvarā, kā jūs teicu, ar pretdabiskiem domāšanas procesiem dzīvē. Sākās viss no mūsu domāšanas. Domāšanu mēs iegūstam audzināšanas procesā, vai ne, teiksim, pirmajos dzīves gados. Un pēc tam tas jau ierakstās mums kā standarta sistēma, ar kādu mēs dzīvojam tālāk. Ja viņi ilgstoši ieilgst, tad sāk izpausties fiziskajās problēmās. Tad tas ir mūsu zemapziņas process. Tā ir zemapziņa. Zemapziņa ir mūsu fiziskais ķermenis, mūsu sajūtu ķermenis un mūsu emociju ķermenis, ko kontrolē mūsu prāts. Ja mūsu prāts mums liek nepareizi emocionēt, nepareizi justies un nepareizi rīkoties fiziski, tad mums būs attiecīgā veselības problēma dzīvē. Te ir sakne meklējuma prātā, bet šodien ļoti reti, kurš meklē tādā veidā tās problēmas, tāpēc tie risinājumi veselības problēmām un kaut kādām neapmierinātām dzīves situācijām ir ļoti īstermiņi. Un viņi neatrisinās līdz galam, jā. Piemēram, ar dzimumu zīmēm. Viņas ir vecmāmiņai tieši tāda dzimumu zīme tajā pašā vietā, un piemēram arī viņas brālim, pēc tam mazbērniem. Tas ir pozitīvi ļoti. Tas ir pozitīvi tādā ziņā, ka jūs zinat, ka jums ir viena neatrisināta lieta dzīvē. Tas vienkārši sašaurina meklēšanas diapazonu. Tad jūs saprotat, kur ir dzīve, ir tagad tās, var tiem indiešiem pašiem papētīt, viņiem ir tās kiropraktiskās tēmas, man ar daži pazīstamie, kas tā nodarbojas, tad viņi attiecībā, kur tev kāda dzimumzīmīte ir uzmetusies uz ķermeņa, tu vari saprast, ar kādu dzīves jomu tev jāpiestrādā, kur tev ir tā problēma. Mūsu fiziskais ķermenis, tas tikai atspoguļojums mūsu apziņas procesiem, tas ir zemapziņas struktūra, fiziskais ķermenis.
Tā ir mūsu zemapziņa. Cik daudz no jums saprot savu fizisko ķermeni, cik jūs varat ieklausīties savā fiziskajā ķermenī. Tas liecina par to, cik daudz jūs no savu zemapziņu esat iepazinuši. Nemaz nerunājot par jūsu emocionālo pasauli un visām pārējām lietām. Bet tas viss ir saistīts, tas viss iet kopā smuki. Un ja mēs to sākam kārtot un šķietināt, jūs redzēsiet, cik ātri jums dzīve sāk mainīties. Kādā veidā? Kāpēc tieši dzimuma zīmē jānozīmē kaut ko sliktu? Nē, es nesaku slikti, es vienkārši dzimumzīmes ir tas, piemēram, varbūt jūs paši esat ievērojuši, ir cilvēki, kam ir maz dzimumzīme, ir cilvēki, kam ir daudz dzimumzīme. Un ir cilvēki, kam it kā sākumā bija maz dzimumzīme, bet pēc tam dzīves laikā sāk parādīties aizvien vairāk un vairāk. Nu, piemēram, viņš saulē iziet tur ārsta brīdim, neiet saulē nedrīkst, jums būs dzimumzīmes, ārprāts. Nu, te sāksies bišķiņa ezotēriskā puse tā visam pasākumam. Bet tā nav tikai ezotērika, tā ir arī savu veidu zinātne, tāpēc, ka man pašam ir personīga pieredze, es zinu, kādas darbojas, tāpēc es varu apgalvot, ka tā tas ir. Tiklīdz cilvēks iziet saulē, viņš saņem kaut kādu informatīvu impulsu no saules. Tas nav tikai karstums vai tur infrasarkanais vai ultraviolētais vai vēl kaut kāds starojums. Tur ir ļoti daudz starojumu, mēs tikai mākam uztvert tos, ko mūsu zinātne ar mērierīcēm ir iemācījusies uztvert. Jūs tak zinat, ka gaiss ir, vai ne? Bet ja jūs nemākat uztvert gaisu nekādā veidā, jūs neredzat viņu, tas nenozīmē, ka viņš neeksistē. Tieši tāpatās ir daudz un dažādi informatīvi impulsi. Jūs informāciju neredzat gaisā, bet viņi šeit ir, ticat man. Te ir daudz informācijas šī telpā. Un ja jūs neredzat to informāciju, nenozīmē, ka viņi jūs neietekmē. Jebkura informācija, kā informatīvais lauks, viņš ietekmē jūs. Un no saules nāk ļoti spēcīgs informatīvais lauks, kurš tieši ietekmē Zemi, un Zemi viņš ietekmē caur cilvēkiem, ietekmējot ar to saules starojumu tieši konkrēto cilvēku, viņam sāk parādīties kaut kāds, alerģiska reakcija uz attiecīgo informāciju. Tā alerģiskā reakcija izpaužas dzimumzīmē. Viņam uzmetās savu veidu dzimumzīmē. Pēc tam, ja viņš šo alerģiju ir sagremojis savā apziņā pārstrādājis šo informatīvo impulsu, viņš pat vispār varbūt nesaprot, ar ko tas ir saistīts, jā. Bet katra dzimumzīme ir ar kaut kādu informāciju saistīta jūsu dzīvē, kuru jūs neesat atrisinājuši. Un ja jums vairāk dzimumzīmes nozīmē, ja parādās, nozīmē, ka jūs strādājat tieši tagad, esat izcēluši viņas ārā savā dzīvē un esat saskāršies ar šīm te lietām savā dzīvē. Un katra dzimumzīmīte uz jūsu ķermeni nozīmē konkrēto situāciju. Man nepatīk vārds problēma, jā, bet tā ir situācija, ar kurām jums ir jāstrādā. Ja jums paliek viņu vairāk, tad jūs attiecīgi esat iekļuvuši interesantā situācija virpulī, kur jums jārisina vienlaicīgi visādas lietas. Jā. Savukārt, tiklīdz viņi pazūd kāda dzimumzīme, tas nozīmē, ka jūs esat šeit tikuši galā ar to problēmu, ar to situāciju. Jums vairs viņi neatkārtosies dzīvē. Viņas arī pazūd paši no sevis? Viņas pazūd, tad, kad mēs atrisinām. Paši no sevis. Tas ir mūsu zemapziņas, fiziskais ķermenis, tā ir zemapziņas sastāvdaļa. Tas ir spogulis apziņas procesiem, kuri nav sagremoti vēl. Nozīmē cilvēkam daudz dzimumzīmes, tad diezgan švaki. Nē, nevienmēr, jo dzimumzīmes nozīmē to, ka tu saprot, ko nozīmē švaki vai nav švaki. Ka viņam nav risināšana. Viņam ir daudz notikumu dzīvē varbūt. Un nevienmēr... Nē, tie notikumi, kas notiek, viņam dod iespēju atrisināt, iespējams viņš veiksmīgi risina. Arī tas var būt. Un tiklīdz viņš atrisina tos notikumus, tā viņam sāk pazust dzimumzīme. Pastāv iespēja, ka viņš atrisina, bet nepazūd dzimumzīme? Domāju, ka nē. Viņi, protams, nepazudīs tā hop uz mirkli, jā, bet viņi pakāpeniski tad pigmenti aizies ķermenī iekšā un kaut kur, izvadīsies pa ķermeni apkārt un ārā. Un tas ir arī tiem atkarīgs, jo lielāka dzimumzīme, jo lielāka ir problēma. Par to es nezināšu, kā tas ir. Cik liela, es neesmu eksperts šī jomā, es zinu, ka man pazīstami ar to nodarbojas, bet es vienkārši zinu procesu, kā darbojas zemapziņā process. Un es varu to, es redzu, un pats savā dzīvē es redzēju, un pats tieši iedziļinoties šajā tēmā priekš sevis, jā, tāpēc es varu par to runāt, ka tas tā tiešām darbojas. Uz savas ādas pārbaudas. Ja no dzimšanas piedzimst liela dzimumzīme, tad tur ir kaut kas jārisina. Iespējams jārisina. Tur ir atkal vēl cits moments. Man pašam bija dzimumzīmes arī, vai ugunszīmes, vai vēl kaut kas pēc no dzimšanas. Ja. Ko principā nooperēja, bet pēc tam tagad, ja es saprotu, viņu nooperējot, man izraisīja notikumu dzīvē, kas bija sāpīgāks iespējams nekā tas, ja man tā dzimumzīme būtu bijusi.
un ja es viņu pats būtu atrisinājis savā dzīvē, nevis ar ārstu iejaukšanos. Jā. Jūsu stāstījumā ļoti daudz sastopam cēloņu seku, tātad princips, tajā filozofijā. Jautājums, kāpēc mūsdienās daudzas prakses uz šo te cēloņu momentu aizver acis un pat saviem pacientiem pat nevērš viņu uzmanību uz to pusi? Kāpēc tas ir? Tāpēc, lai atslogot šajā te maksimāli nospriegotajā laikā šo cilvēku atslogotu, vai lai viņu piesaistītu pie savas prakses, jo šodien arī mēs ļoti daudz dzirdējam tādu diezgan ļoti vieglu attieksmi, pieņemsim, sapratīsim un tā. Es viņu sapratu. Jā, bet noliedz, jā. Te ir tāds moments. Jūs tagad uzzinājāt, sapratāt, par ko es pastāstu. Es pieļauju domu. Daži nepieņem to, dažiem tas liekas nepareizi vai nepilnīgi vai kaut kā savādāk liekas, jā. Bet padomājiet, cik daudz no jums, kas šeit esat, tagad no šī brīža esat gatavi sākt strādāt ar to, ko es jums pastāstīju. Cik daudz jūs tagad piecelsieties un reāli sāksiet risināt visas savas dzimtas problēmas, visu šito tā, jā, tas jums iedod tagad informāciju. Un, es par jums neko nesaku, bet ir tā, es iedodu informāciju cilvēkiem, cilvēki, jā, viens tur ar atvērtu mutu, otrs ar aizvērtu paliek un sāk domāt, sagurzās. Man bija tāda tendence agrāk stāstīja, ka cilvēki uz manām nodarbībām, daudz tagad tādas ezotēriskās garīgās nodarbības, kur cilvēki pacilāti aiziet priecīgi, pacilāti prom. Pēc manām nodarbībām vienkārši visi sagrozījušies, iziet. Vienalga kāda, kura tēma, visi cilvēki pilnībā depresijā iziet ārā. Es tā kā nav tas man mērķis, es vienkārši salieku to visu kopā, un lai cilvēkam iegūt to kopā. Protams, ir daudz informācijas tiek arī iedots. Viena atbilde, teiksim, kā es to redzu, ir 2 vai pat vairāki varianti, kāpēc tas šodien nenotiek. Viens variants ir tas, ka cilvēki vienkārši paši nespēs neko tur risināt, negribēs pat risināt, brīži kam viņam dot to cēloņu saku likumsakrību, ja viņš atnāk uz pasākumu vienkārši labi pavadīt laiku, un kāpēc tu viņam gribi kaut ko borēt smadzenēs par to, ka dzīvē kaut kas jāmaina ir. Viņam tas neinteresē, viņš grib labi pavadīt, viņam patīk labi paklausīties, citi padzied, citi tur vēl kaut ko dara, padejo un viens otru apmīļo, sabučo un tā tālāk, un ir labi taču, vai ne? Pietiek, cilvēkam uz kaut kādu laiku ir laba sajūta, ja? Bet cilvēki, kas ir gatavi to risināt, viņi paši atradīs cēloņu seku likuma sakrības, paši atradīs vietu, kur to var risināt un sāks to strādāt. Tāpēc tas nav populāri to dot, jo būs ļoti maza atsaucība, ja? Uz šīm te tēmām. Cilvēki nevēlās pārāk piespiesties, lai kaut ko risināt. Tas ir viens moments. Otrs moments ir, ko es stāstu, jo bišķi tā kā tālāk uzstos, bet es jums arī ieskatu iedošu. Šodienas civilizācija vispār pēc savas būtības viņa ir fokusējās līmenī, kas saucās mentālais līmenis. Tātad mentālajā līmenī fokusējoties uz lietām mums nav izpratne par cēloņiem sakām, jo tas jau nākamais līmenis. Cilvēki ir aizmirstuši savu zemapziņu, tāpēc mēs sevi nepazīstam. Mēs nepazīstam savas emocijas, sajūtas un savu fizisko ķermeni, fizioloģiskos procesus. Mēs nejūtam, mēs jūtam tikai to, ka kaut kas nenotiek, mēs esam slimi, un tas jau ir pēdējā stadija. Tad mēs jūtam, ka sāp jau, ka tev tur, asinis nāk pa kaut kurien ārā, vēl kaut kas tev notiek, ja? Un tad mēs ejam meklēt risinājumu, bet tas jau ir, tā ir galēji, tas jau ir, simptomi jau bija noteikti vēl 2-3 gadus iepriekš jau par to liecināja. Tikai tu ieraudzīji viņus pēc tam. Lūk, cilvēki ir atmācīti dēļ izglītības sistēmas, ir aizmirstuši, kā sev pievērst uzmanību un kādā veidā meklēt cēloņus un sekas sevi. Un tā ir mūsu šī brīža civilizācijas, kā es saku, tā tendence, jo mēs visi esam prātīgi cilvēki, bet neapzināti. Apzināts nozīmē skatīties cēloņus un sekas un savilkt kopā ar savu dzīvi. Prātīgs nozīmē, ka tu izdomā ar prātā šitā būtu labi, šitā slikta, vai daram tā, meklēji partneri pēc prāta, nevis pēc apziņas, meklēji tur, darbu pēc sava prāta, nevis pēc savas apziņas. Ja mēs nedomājam par to, kas tur būs pēc 2, 3, 5, 20 gadiem, vairums cilvēku, es nesaku, ka visi, bet vairums cilvēku. Mēs domājam, kā man tagad nopelnīt naudu, lai es tagad rītdien varu samaksāt rēķinu pa dzīvu, un tas ir, tāds ļoti labs, prātīgi cilvēku līmenis. Un prātīgam cilvēkam nav vajadzīgs cēloņu seku izpratni. Viņam pietiek izdomāt uz šo brīdi, izstrādāt tā kā algoritmu, es izdarīšu šitā, aiziešu uz turienu, paņemšu šito un atnesīšu šito atpakaļ. Tātad plančiks ir šodienai, daram viņu. Ja? Kaut kas pa ceļam notiek, mēs neesam rēķinājušies ar to, ka kas notiks, ja man tur riepa pārsprāks pa ceļam, kas notiks, ja man kāds tur,
nezinu, pateiks, ka šeit ceļš ir aizvērts, jā, mēs par to mēs risinam tanī brīdī. Jā, tas arī ir pozitīvi, ka mēs varam radoši pieiet, ja mēs varam radoši pieiet, jo dzimtas attīstības pamatprincips ir radoša pieeja un dzimtu apvienošanās priekš attīstības. Par to mēs pat nepieskārāmies šeit, bet, tā kā. Man bērni ir lieli, viņi ir izgājuši cauri bērnēm, viņi jau ir izmīnājušies cauri skolai. Jā. Pilnībā sačakarēti. Nevajag teikt, ka pilnībā sačakarēti, tādi paši kā visi. Teiksim, ja es sāku risināt savus, es viņiem var palīdzēt. Protams, kā tu savādāk palīdzies? Mēs tikai palīdzam caur sevi, ja mēs sākam palīdzi sev un izglābsies tev tur, cik tur apkārt kaut kā bija tāds teiciens vai nekādā. Ja tu, jā, jums jautājumi. Mums paši bērni ir. Jā. Kā jūs laižat tajā izglītības sistēmā ar savu? Es viņu nelaižu vēl izglītības sistēmā. Man ir maziņš bērns, drīz būs 2 gadiņi. Es aizvēru acis un izglītības tik dokumentu viņiem vajag. Jā, bet to var iegūt arī tagad neklātienē mācoties un tā tālāk. Un, kā es teicu, tā izglītības sistēma ir tāda sistēma, kas paredz, laikam, 3 gadu laikā apgūt visu vidusskolas vielu, un tu vari dabūt diplomu, tev nav jāiet uz skolu. Nav 12 gadus jāpavada rāmjos, kuros tev iemāca pareizi domāt. Tāpēc, ka sistēma, jā. Arī viens jautājums ir, ja dzimtā iepriekšējās paudzēs redz kaut kādus sliktiņus, pietiekami traģiskus sliktiņus, kas ir kā atkārtojas vairākās paudzēs, tad, ja es nosacīti gribētu to līniju pārtraukt, ir kaut kādas lietas, kā es to varu izdarīt, lai tas neaiziet tālāk. Protams, jā, bet ir jāsaprot, kas tas ir, no kurienes viņš ir cēlies, cēloņu sēku likumsakarību, jo, ja kaut kas ar mums dzimtā notiek ilgtermiņā, tam vienmēr ir bijis kaut kāds cēlonis. Citi tur sauc par lāstiem, biedē cilvēks, citi par vēl kaut ko sauc. Tā kā, un arī viena lekcija dzimtas mācībā ir par lāstiem, jā, bet es vienkārši izskaidroju, ko nozīmē lāsts, jo cilvēks, kas nesaprot, ko tas nozīmē, viņš baidās no tā, jā, viņam pasaka vārdu lāsts, un viņš uzreiz, skriesim pie tantiņiem, lai mūs atpūt. Vienā teikumā tas ir vienkārši līdzsvara mehānisms, kā dzimtas izlīdzsvaro savstarpējās attiecības. Bet kā tur var uzzināt, kas tur ir bijis, nezinu, tur 60 gadus atpakaļ? Ja ir kāds dzīves, tad var caur to mēģināt no tiem senčiem. Ja nav, tad ir prakses, ar kurām mēs ejam iekšā. Tur ir tā lieta, tur ir nestāsta viņi tāpēc, ka viņi ir atkarīgi. Tikai es sāku vilkt ārā jau kaut kādus, un tad es paskatos uz vecmāmiņu, Dievs, kas tur tāda man esīs. Nē, tur ir arī sava specifika, kā mēs varam izvilkt no viņiem, kuri nestāsta. Tur ir vienkārši īsumā pateikt, ka minimums, ja mēs gribam parunāt ar vecu cilvēku, viņš ir jāaizved ārpus pilsētas, tur, kur nav nekādi citi cilvēki un nav nekādas baznīcas apkārt, nekas tam līdz, jo tas viss ietekmē cilvēku apziņu. Pat viņš neiet nekad mūžā uz to baznīcu, bet ja viņš atrodas vietā, kur ir tāda iestāde, jā, mēs beidzam, paldies. Ja viņš atrodas vietā, kur ir, tas viņam neļaus pateikt to lietu, jo viņam ir pārliecība, morāls ētikas principi, kas ir pretdabiski, jā. Morāla un ētika, tas ir pretdabisks veidojums, kur tu dabā esi morālu un ētiku redzējis. Dabā ir izdzīvošana, dabā ir attīstība un dabā ir pilnveidošanās, bet morāls un ētikas tur nav. Tā kā tā. Tas ir cilvēks izdomājums.